Klasiskā panna kota ar spilvas ķiršu ievārījumu. Ja pirmais ēdiens bija rozīgs un otrais tumši sarkans, tad šis ir īstais karoga deserts – balts ar spilgti sarkanu virskārtu. Lai to pagatavotu, vispirms uzbriedini želatīnu. Nelielā bļodiņā pārber želatīnu pāri augstam ūdenim un atstāj 5–10 minūtes, līdz tas uzbriest. Tikmēr nelielā katliņā vai pannā ielej saldo krējumu, pievieno cukuru un vaniļu. Karsē uz vidējas uguns, līdz cukurs izkūst un krējums kļūst silts, bet svarīgi neļauj tam vārīties. Pietiek apmēram līdz 80 grādiem, kad krējums sāk nedaudz tvaikot. Tad noņem no uguns un iemaisi želatīnu, līdz tas ir pilnībā izšķīdis. Lai panna kotas masu formiņās vai glāzēs ap 150 ml katrā. Šoreiz es lēju bļodiņā. Atdzesē līdz istabas temperatūrai, tad pārklāji un liec ledusskapī uz apmēram 4 līdz 6 stundām, līdz panna kota sastingst. Pirms pasniegšanas virsū liec spilvas ķiršu ievārījumu. Tas piešķir desertam gan krāsu, gan vieglu skābumu, kas lieliski līdzsvaro saldo krēmu. Vari pievienot arī svaigas ogas vai kraukšķīgus cepumu gabaliņus, lai padarītu desertu vēl interesantāku. Ja gribi vieglāku versiju, pusi no saldā krēma var aizstāt ar pienu, tad panna kota būs mazāk trekna, bet tikpat krēmīga.